Tā pirmkārt ir draudzīgais kolektīvs, otrkārt lielais kolektīvs un liels iespējas izvēlēties savu profesiju vai arī tālāko izglītības. Šeit notiek salīdzinoši vairāk pasākumi. Kaut kā visiem tie pasākumi ir kopīgāki. Visus tā kā mēģina apvienot, lai visi būtu daudz labāki. Tas ir kojās, mācības un atpūta, protams. Draudzīgs kolektīvs un draudzīgi studenti, kas vienmēr atbalstīs un vienmēr palīdzēs. Perfekti pasniedzēji. Tas gan ir taisnība, jo nekad neviens pasniedzējs neatteiks palīdzību, vienmēr palīdzēs un vienmēr visu paskaidros, ja ir kādas neskaidrības. Foršiem cilvēkiem, dažādām aktivitātēm, labu izglītību. Daugavpils universitāte asociējas spēle Mafija, kas šeit diezgan regulāri notiek un kas man diezgan labi patīk. Otrakārt, mana spāņu valodas pasniedzēja, kas man šķiet visai jauka. Un treškārt ar Daugavpils universitāti man asociējas Rainis, ja viņš tur ir. Tā ir jautra kopmītņu dzīve, izcili pasniedzēji un jautri organizēti pasākumi. Pirmkārt, laba izglītība, labi pasniedzēji un labs personības kāpums augšup, jo tas jau ir jūtams pat pirmajā kursā. Es pirmo gadu šeit studēju. Un es jūtu to, cik ir mana apziņa un cik ir mans zināšanu līmenis cēlies. E-veida forma sēka, labi pasniedzēji, augsti izglītoti pasniedzēji un interesantas lekcijas. Profesori, Rainis un arī kopmītnes. Zinātnieku nedēļu, kas bija ļoti interesanti. Tur nāca gan skolēni, gan arī daudz interesantu projektu, ko varēja apskatīt, un robotu un visas tās lietas ar tādām inovācijām asociējas. Un trešā lieta ir vienkārši ar multikulturalitāti, ar draudzību, ar interesantām attiecībām, daudz ko uzzināt un ar iespējām. Tas ir vislabākās zināšanas, tas ir vislabākie pasniedzēji un vislabākie draugi, jo Daugavpils universitāte ir iespēja iegūt daudzus draugus, kuriem ir ar tev kopīgas intereses. Laba bioloģijas programma, pirmkārt. Otrkārt, skolai ļoti laba slava pa visām fakultātēm. Un treškārt, Daugavpils pati asociējas ar DU tieši.